Lai gan ir dienas vidus un skolniekiem brīvlaiks, Kantinieku pagasta centrā iedzīvotājus uz ielām izdodas reti pamanīt. Pagasts rudens pelēkumā starp pussabrukušām un pamestām ēkām izskatās bēdīgi. Pagasta administratīvajā centrā, kur vienkopus atrodas bibliotēka, pasts, feldšeres punkts un pagasta pārvalde, izdodas sastapt vairāk pagasta iedzīvotāju nekā uz ielas. Tas ir smags sāpīgs jautājums. Cik zinu, ka katru gadu, vismaz par pagājušo gadu Rēzeknes novadā, iedzīvotāju skaita ziņā viens pagasts mīnusā sanāk tā mazais. Tā ka, bet tas jau ir, man liekas, ka visiem tā ir kopēja rūpe. Pagastā viena no apmeklētākajām iestādēm ir veikals, pasts un bibliotēka. Šie darbinieki katru dienu sastopas ar sava pagasta iedzīvotāju problēmām. Dzīvo, kā var tā dzīvo viņi? Vēl galus kopā. Valdība vienmēr lamā, kāds cits var būt noskaņojums, ka, tagad tā krīze skaitās, kā visiem, visur naudiņas apgriežtās tā, un, grūti cilvēkiem tās pensijas arī mazas, tāpat zāles, visi slimo. Ir man tādas dažas vecas sieviņas, viņas ir tik enerģiskas, viņas saka, man šodien jāpadara tas ir tas. Man šodien jāpadara tas, man pēc nedēļas jāpadara tas, vot man vēl tas ir jāpadara. Tādi enerģiski cilvēki viņi visos laikos izdzīvos. Ja viņš tur tikai pats tur dārza nestāda, tik nāk uz pagastu, izstieptu roku. Grūti tādam līdzi just, es nezinu. Ja katrs tā censtos, cik var, ja? Es nesaku, naudas tiešām nav. Bet, pats iespēju robežās kaut ko jau var darīt. Skolas pagastā nav jau 40 gadus. Kultūras centrs šeit pirms 4 gadiem izveidotais sporta un atpūtas nams. Taču iedzīvotājiem šobrīd pēc kultūras aktivitātēm nemaz nav pieprasījuma. Arī vietējo pašdarbnieku kolektīvu šeit nav. Ļoti daudz ir aizbraukuši. Palikuši ir tikai, pāris jauniešu no citiem pagastiem atbrauc, apmeklē. Tad ģimenes atnāk. Arī kaut kur tā ģimenes 10, 15 apmeklē. Nav to cilvēku. Kultūrums tāds, nezinu, kā viņus iekustināt vairāk. Neraugoties uz problēmām, pagasta pārvaldnieks tomēr cenšas meklēt iespējas, kā pagastu attīstīt. Nevar jau apstāties, jo tas, kas būs ieguldīts, tas, kas būs sakārtots, viņu varbūt vieglāk nosargāts, tiešā nozīmē nekā neko nedarīt. Tad jau viss sabruks.